katru gadu pienāk kāds mirklis, kad garos rudens vakaros, siltās šķībās, ar tējas tas rokās, zvilnam mīkstā krēslā, kad pēc vasaras steigas rodas vēlmes sakārtot domas, ir pienācis laiks, kad atcerēties labos līdzcilvēku darbus, kas dzīvi mūsu novadā padara vēl labāk. Ik viens no mums zina cilvēku, bez kura pašaizliedzīgā darba mūsu novads neiedzētu tik daudz un brīnišķīgās krāsās. Aicinām Līgatnes novada domas priekšsēdētāju Aināru Šteinu sveikt akcijas Līgatnes novada gada cilvēks 2010. balvu ieguvējs. Paldies. Nu jā, ja iepriekš nominētie bija Līgatnes novada domas atzinības rakstu komisijas un arī iedzīvotāji nominēti, tad par šiem veldiem, kuriem tagad runāsim, par viņiem ir balsojuši līgatnieši, Līgatnes novada iedzīvotāji. Un šo ankešu apkopošanu un atzinības rakstu komisijas darbs bija pilnīgi neatkarīgs. Un tad, kad mēs beigās likām tos rezultātus kopā, bija vairāk, kā tiešām ļoti zīmīgi pārsteigumi. Lūk, ko jūs anketās rakstījāt. Viņa ir aktīva sabiedrisko aktivitāšu dalībniece. Viņa paspēja mācīt bērniem mūziku novada pamatskolā, paspēja dziedāt novada jauktajā korī, šogad kļuvusi arī par vidējās paudzes deju kolektīvu koncertmeistari. Viņas vadībā dzied un priecē Līgatnes iedzīvotāju sieviešu vokālais ansamblis. Viņa aktīvi piedalās un organizē teātra apmeklējumus, kā arī aktīvi veido sieviešu vokālo ansambļu sadraudzības koncertus. Līgatnieši par ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu veicināšanā nominē Danci Picāni. Šie vidus vienmēr ir patīkami ieiet. Vienmēr tiekam uzklausīti. Viņa uzklausa ik katra līgatnieša vēlmes. Viņa ne tikai cilvēkiem pārdod, bet ir nepieciešams aiznes arī tos uz mājām. Viņa nekad neatsaka veciem, nevarīgiem, slimiem. Iespējams, jūs zināt, par ko ir runa. Līgatnes novada gada cilvēks nominācijā par ieguldījumu labdarības veicināšanā gada cilvēku pateicība tiek piešķirta Maijai Šumanai. Arī tagad Maija droši vien ir aizgājusi kādam palīdzēt. Tas, ko viņa dara, vienmēr prasa lielu apņēmību, plašas zināšanas un milzīgu pacietību. Viņa ir pelnījusi novērtējumu par ieguldīto darbu, kas kalpo visas sabiedrības, visa Līgatnes novada interesēs. Es pilnībā varu pievienoties šiem rakstītajiem vārdiem, jo es ikdienā redzēju, cik smags un nežēlīgs šis darbs bija, kurš gala rezultātā ir vainagojies ar skaistu rezultātu.
Līgatnes novada gada balva atteicība nominācijā Gada cilvēks 2010 nominācijā par ieguldījumu Līgatnes novada attīstībā tiek piešķirts Silvijai Zaharānei. Un, protams, jūs sapratāt, runa ir par Līgatnes sporta centru. Pavasarī plūdu laikā ar laivu nomet no saliņas iekritiem Junkaviesiem 2 nelaimē nokļuvušos, riskējot ar savu dzīvību un uzņemoties lielu atbildību par nelaimē nokļuvušajiem. Liela drosme un meistarība vajadzīga, lai novadītu laivu pārplūdušās Gaujas ūdeņos un sekmīgi atgrieztos krastā. Līdzīgi kā Līgatnes novada atzinības komisija, arī līgatnieši ļoti augsti vērtē Jāņa Graudiņa šī gada parlamentāru un nominācijā par pašaizliedzīgu rīcību, glābjot cilvēku dzīvību bīstamos apstākļos, Jāņa Graudiņam tiks pasniegta jūsu balva nominācijā Gada cilvēks 2010. Bet no laikam vislielākā intriga. Ko tad līgatnieši sauc par Gada cilvēku? Gada cilvēku 2010. Šis ir cilvēks, kas apvieno visas iepriekš paustās vērtības. Šis ir cilvēks, kas tika pieminēts visvairāk līgatniešu anketās ar vislabākiem un vissirsnīgākiem vārdiem. Jā, es varētu šeit palasīt, bet tad jums uzreiz būs skaidrs, par ko ir runa. Jūs gribat saglabāt intrigu? Kurš ļaut skaļāk, jā vai nē? Līgatnieši par Līgatnes novada Gada cilvēku 2010. gadā ar pārliecinošu balsu vairākumu ir atzinuši Daigu Meisteri. Paldies jums visiem, paldies nominātiem, paldies Daigai, un pasākums turpinās. Paldies Līgatnes novada mūsu priekšsēdētājai Ainām Vecēnai. Līgatnes novada Gada cilvēku 2010 balvu ieguvējus godina otrās trompetes tās audzēknes Norberts Golubkovs, pedagogu Jāņa Kronīša vadībā. Norberts izpilda Krišana kompozīciju Maršs. Piektās akordeona klases audzēņa Karina Mišņikova, pedagoģis Vīnams Golubkovs vadībā izpilda muzikālo kompozīciju Tiroliešu tautas dēļ.
Strādāt ar mīlestību nozīmē audumos savas sirds pavadieniem. It kā tev mīļoto nāktos tēpt šajā audumā. Strādāt nozīmē celt namu ar mīlestību, it kā tavu mīļoto nāktos trešajā. Tas nozīmē sēt sēku ar maigumu un ievākt ražu ar prieku, it kā tavu mīļoto nāktos cienāt ar šiem augļiem. Tas nozīmē iedvest visām lietām, ko tu dari savus dvēseles elpu. Un zinām, ka svētais senču gari stāv ar tevi un tevī noraukās. Prieks izstarot un izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize, vai māja, doma vai sāknis, un zinām, ka ir kāds, kas to saņem. Koncerta izskaņā jūs priecēs Alfrēda Kalna kompozīciju Rudens, ko izpilda 8. pavieku klases audzēņi Magdalēna Udula. Pedagogs Rīts Mērķis vadībā.